Ir 17. jūnijas, un mēs dodamies kārtējā izbraucienā. Tagad gaida Aigars, tūlīt atnāks. Brauksim pēc Kaspara un Annas. Anna atrodas Rīgā. Brauksim, viņu tur savāksim. Un tad dodamies nākamajā mūsu foršajā ceļojumā uz Rumāniju. Mēs vispār ļoti vēlu izbraucam. Mums bija jāizbrauc 12, bet mēs jau ir 2:30. Mēs ļoti kavējam. Līdz ar to mēs brauksim, savāksim Annu, brauksim, cik jau tālu tiksim. Tad arī es ceru, ka līdz Marijampolei tiksim un tur nakšņosim kā parasti. Un tad atkal Slovākija pie Ždiārā kalnu pakājē. Nu, kā parasti mēs tur nakšņojam. Un dosimies tālāk uz Rumāniju. Navigācija rāda, ka mēs tur būsim ap 11. Cerēsim, ka tā arī sanāks. Beidzot esam pamodušies ar šādu skatu. Kā parasti mēs nakšņojam Marijampolē stāvlaukumā, kas ir atzīmēts Park for Night. Nakts bija mierīga, tagad dodamies tālāk uz Slovākijas pusi. Mums šodien jānabrauc pie 700 kilometriem, lai tiktu līdz Slovākijai. Nu tā, dosimies ceļā. Kemperim uzstādījām šādu automātisko krānu. Uztaisījām uz podziņas vienkārši attaisa, lai netīro ūdeni izlietu ārā, bet izskatās, ka viņš netur īsti. Visu laiku pil ūdens. Jāskatās, kas tur ir. Un tā mēs braucam pa Poliju. Pamazām tuvojamies Slovākijas robežai. Aigars pie stūres, Kaspars autopilots. Autopilots. Izklaidētājs, jā. Annuška izbauda braucienu. Iveta strādā, cenšas sen iekrātus darbus padarīt. Kārtēreiz ar piedzīvojumiem pārstāja darboties logu tīrītāji. Aigars bļauj, help! Interesanti, kā es varu palīdzēt. Šņurītēm var valkāt. Kā tai video? Laba ideja. Jā. Kaspar, tu no tās puses, a mēs no šitās puses. Tuvojamies Slovākijas robežai. Kaut kas te atspīt logā. Anna atspīt kā rēks. Pulkstens ir 21:12. Pie mums jau 22:12. Baznīca interesanta. Nu tā mēs dodamies. Vēl 82 kilometri jānobrauc. Nakšņosim pie ezera Slovākijā. Kas par ezeru tāt nepateikšu. Nakšņojām šādā vietā pie ezera. Ar šādu skatu var nokāpt lejā, nopeldēties. Vieta superīga, diezgan forša, bet diezgan tuvu šosejai. Līdz ar to sanāk, ka ir diezgan liela skaņa garām braucošām automašīnām. Te ir šoseja gar ezeru. Un te tāds iebraucamais ceļiņš, kur mēs nakšņojām. Mēs iebraucām ļoti vēlu, tāpēc neko nevarējām saprast, kur un kā mēs nostājāmies. Sanāk, ka vēl pēc mums ir atbraukusi vēl viena mašīna. Mums garām izspraukušies un tur noparkojušies dziļāk. Izskatās, ka te diezgan daudz, kur var piebraukt, daudz piebraucamo ceļu pie ezera. Braucot, tā izskaties, ka ļoti daudz, bet nu skats ir fantastisks.
Ūdens gan tāds dziļķeins izskatās. Bet es domāju, ka tas nav iemesls, lai nelīst iekšā un nenopaldētos. Kā jau vakar teica, mums salūza logu tīrītājas lotiņas. Izskatās, ka problēmas ir ar motoriņu. Aigars noņēma motoriņu. Iesim skatīties, kas tur ir noticis. Motoriņš ir izjaukts. Vari nokomentēt, kas tur notikās? Oblitas ir iedegušas. Plasmas ir. Sanāk, tad tur tīri tās oglītes. Es mēģinu izkustināt viņas redzi, viņām ir jākust šitā. Šitais ir iededzis. Tur vispārībā, jā. Viņa ir arī padilusi un iedegusi. Mēģinās kaut kā iekustināt. Redzēsim, vai tas izdosies. Cerams, ka izdosies. Aigars taču ir meistars. Visās lietās. Nodrupusi baigi. Ja zinātu, kuru varētu samainīt vietā. Oglītes. Kurā otrām ātrumam, ja nav vajadzīgs, teiksim. Kura izmantojas, kura neizmantojas. Oglīte ir dabūt ārā, tagad Aigars viņu tīra. Spodrina. Nu, ka iet viens ar otru uz īso, tad ir nekā vairs. Jo redzi, šitais te ir sadedzis jau diezgan, tas papīrs. Principā mums ir nofotografēts šitais motoriņš, jāmeklē kaut kur pa ceļam veikals, autoveikals. Kā domāju? Kas tas ir? Sakert. Vadus? Tīrīt. Es tā domāju, sanem vadu pavelci nostai. Vadu tīrītājs varētu pabūt? Varētu pabūt, ne? Kad pieregulēt, cik resno vadu gribi. Aigars tādu komplektīnu nopirka Polijā. Tātad Aigars jau visu liek kopā, ja? Ko tu izdarīji tur? Vienu oglīti noņēmi nost vispār, ja? Nē. Nenoņēmi? Viņi tur taču izlūza. Tāpat lieku kopā. Tāpat ieliki? Tātad. Momenti izcīm. Jā. Tūlīt baudīsim, vai strādās. Par šito to pietrošu. Kā tu zini, kur bāzt? Kur tas rāda? Tur ir bāžu. Strādā! Kuru to ir pārēm? Juhu! Un tu saproti, viņi Tad palika viss ir nelielu salikts. to nulles punktu. Tā vēl tikai jāuzliek uz mašīnas. Viņam jau pašam vajadzētu aiziet uzreizes. Ieliec drošinātāju. Ieliki? Ieslēdz aizdedzi. Moš aizdedzi jāizslēdz. Yes! Paslēdz. Jā. Jā. Ir. Tāpat iet. Nekas nemainās. Iet. Likās viņam ir, kaut kur mums ir vadi kaut kādā veidā sajaukti. Nu, ne sajaukti, jo redz, kas ir par politiku. Intervālā. Tā kā varēja sajaukt. Nu, mēs kas tur ir likam momentā. kas tur ir intervālā, iet ātrējā. Tad paslēdz pirmais režīms, iet lēnāk. Un paslēdz otro režīmu, viņš iet arī lēnāk. Nu, bet galvenais, ka funkcija pilda. Tātad mēs izbraucām no mūsu nakšņošanas vietas.
ezers, kā saucās, neatceros, bet skaists ezers. Un dodamies mēs uz Rumānijas pusi. Uz Ungārijas tagad. Tagad uz Ungāriju. Un caur Ungāriju uz Rumāniju iebrauksim netālu pie pilsētas Oraņa, kaut kas tam līdzīgs. Ungārija ir D1, viņi ir līdz 7 vietām. Un D2 vai N2? Virs 7 vietām un dzīvojamiem Pārvietojama mājām. pārvietojamām. Jā. Uzskatu, ka piešu bungas labāk. Aigars paņēma tāks dārgāk, ka viņa maksāja 32 eiro, ja? 34 eiro uz 10 dienām. Jā. Vau! Loks ļoti netīrs. Ei. Bija zīme, ka jābūt ieslēgtām tuvajām gaismām. Nu pat izbraucām cauri tiltam. Augstums bija uzlikta zīme 3,15. Ar bailēm braucām, bet izbraucām. Nekur nepieskārās. Kā rači noveicās. Pat nomazgāju, cik jau spēju logu. Šitais nerāda. Google rāda. Rāda priekšā sastrēgumu. Gan jau remontdarbi. Bet man labāk patīk šie skati. Te es varu kaifot. Ja vēl ūdens, vispār super. Mašīnas sāk braukt pamazām. Luksafors priekšā. Skaisti koki. Skaistas ainavas. Vēl aizvien braucam pa Slovākiju, tuvojamies Ungārijas robežai. Pilsētiņa pēc pilsētiņas tagad iebraucam Tokajā laikam bijam. Ne, Čerhova. Iebraucam Čerhovā. Tuvojamies jau Ungārijas robežai. Apmēram rāda plus minus 8 minūtes brauciens. Kādas tehnikas priekšā brauc. Lielas. Izbraucam no Samotoras. Nākamā apdzīvotā vieta, es tā saprotu, un tur būs robeža. Vai ne, varbūt vēl viena.
Mēs iebraucam Ungārijā. Juhu! Kā rakstās Ungārijā? Hungary. Nav. Jā, jā. Matrica. Re, kur ir maksas ceļš. Iebraucam Pacinā. Tur redzēju maksas ceļu. Tur bija rakstīts. Matrica. Izskatās, ka te būs vēlēšanas. Jau bija? Vēl aizvien plakāts stāv. Maksas ceļš, jā, tā sanāk. Ne, vai jāievēro distance 2 metri, tas ir pamaz? Ko tas nozīmē? Viens jau... Nē, tas ir maksas. Ot iztulkošu, ko tas nozīmē. Jebkurā gadījumā mēs braucam pa Ungāriju vēl aizvien. Priekšā stāv policija, ja? Vai ne? Nē. Vienkārši tur veikaliņš kaut kāds vai kafejnica. Kafejnica. Gribēju paskatīties, cik vēl tālu līdz robežai, bet nepaskatījos. Bet vairs nav tālu līdz galamērķim. Mums rāda, ka jābrauc 1,5 stunda. Tas ir līdz Oradjas. 76 kilometri apmēram. Dodamies tālāk. Līdz robežai mums vēl 67 kilometri. Cik bija stunda kaut kur pāri jābrauc. Sanāks, cikos būsim. Vēl jāmeklē, jāskatās nakšņošanas vieta. Iebraucām Postcai. Pilsētiņas tādas ar savu šarmu. Kad atkal loks netīrs. Zirdziņš. Tā palikuši pēdējie 5 kilometri līdz robežai. 5 kilometri un būsim Rumānijā. Robežai.
gara smago mašīnu rinda. Mums gan jau pases vajadzēs, ja? Nevajadzēs? Ko tu smagie tas stāv? Viņam cita kontrole, ja? Beidzot esam šķērsojuši robežu, iebraucām jau Rumānijā. Nu pat nopirkām šito ten viņieti uz 10 dienām 5 eiro. Naudu samainījām, cik sanāca? Kurs? 723 liras, jā? Lejas. Cik sanāca par 150 eiro? Jā. Kurs 4, 8, 2. 4,9, 6,9, pēr pa 4,8. Interesanti tas, ka naudu mainot vajag ID karti prasa, un pēc tam prasa parakstīties. Un tā arī robeža Eiropas Savienībā pārbaudīja visus dokumentus. Pārbaudīja visus dokumentus pārbraucot. Šī ir viņiete. Lika parakstīties arī. Tā, mašīnas dokuments. Dokuments ir šeit. Lika pārbaudīt, vai numurs pareizs. Jā, viss tā kā ir. Nu, un dodamies tālāk. Degvielas uzpildes stacija. Braucam. To tieši šitā. Nezinu. Bet es teicu, vajag atrast jaunu punktu. Tagad ir šitais punkts. Aizbrauksim paskatīties, kā tur ir. Bet tas jau nekas. Pēc idejas mēs jau nebūsim pierobežā. Mums sanāk braukt. Esam pašam pierobežā. Cik tev vairs palīdz? Jā, bet mēs te brauksim tālāk. Cik te mēs te tālāk pabrauksim? Pat 12 kilometri jābrauc. 7, 6, ar visu. Vēl bez tā paša robežas vēl. 20 minūtes, kur ir. Cik tur ir? 7. 7 kilometri. Grants ceļš. It kā visi saka, ka šī vieta ļoti forša esot nakšņošanai. Nu, jebkurā gadījumā policija stāvēja. Viņi redzēja, ka mēs nogriezāmies pa labi. Bet viņi, es skatījos, ka aizbrauca pretējā virzienā. Mēs kā pagriezāmies, viņi aizbrauca prom. Jā. Es domāju vienkārši, ka viņi negrib. Viņi atļaus mums nakšņot. Vietā tur, kur mēs vēlamies. Jā, trīst. Tiešām. Mamoti. Izbraukt no apļveida krustojuma. Pie pašas robežas dīzelis maksāja 6,07 un 6,40. Nē. Kādas tēkas. Skaistas. Strabāk. Apdzīvotā vieta 50 jābrauc. Izbraukt no apļveida krustojuma.
20. Smagā stāvus ceļu. Jā. Iebraucām degvielas uzpildes stacijā. Pieliet degvielu. Degviela maksā 7 ar kapejkām bija. Tur paskatīsimies, cik maksās 7,09. Pieliesim pilnu bāku un tad dosimies uz nakšņošanas vietu. Annai vienalga, kad ir pazīstams nosaukums. Pārējie. Es sargāju mašīnu. Līdz nakšņošanas vietai mums vēl 12 minūtes, ko braukt. Ārā ļoti silts. Braucot loks, stāv vaļā. Tāds ļoti silts, patīkams vējiņš. Pūš mašīnā. 32 grādi. 32? Oho. Nakti atkal varēsim cepināties. 8 minūtes, ko braukt. Ejam paskatīties, kas notiek uz priekšu. Mums jau ir draugs. Suņuks. Viņš nāks ar mums. Mūs teica arī sargāšot. Rekur, laba vieta. Tur jau makšķera stāv ielikta. Skat saules puķu lauks. No. Offroad. Ok. Viss iet labi? Viss ir labi. Iet. Izskatās, ka aizies. Aizgāja. Jā, viss. Esam lejā.